nekas filmēts. Jā, viss ir kārtībā. Bet es nedomāju, ka te ir kaut kas tāds, ko īpaši ko filmēt. Dītai tagad būs kaut kas. Nē, nu šitas jau ir, es esmu, kā sacīt, jāsaka, rakstvedis, un tas ir tas raksts, jā, tā ir tā mūsu grāmatvedība. Tas ir dokumentāls fakts, kā mēs te mēģinām strādāt. Ar uzsvaru uz mēģinām, jā. Atskaita. Jā. Bet, nu, mums tā strādāšana pagaidām vēl tā nesokās īsti labi, un pēc sapulces 16. martā, vārds sakot, es jau nedēļu iepriekš teicu, ka pie manis otrdien notiks sapulce, ja, un kad ir jāpulcējās mums tas konceptuālā metodika ir jāsaliek, lai mēs varētu daudz maz saprasties, ko mēs taisamies darīt un kā mēs taisamies Latviešu biedrības mērķus sasniegt. Ja? Jūs atceraties, ja? Un, diemžēl, daudz cilvēki neuzskata to par vajadzīgu. Nu, Ilmārs uzskata, ka viņš visu jau nāk. Es gan par sapulci nebiju dzirdējis, man pateikusi. Kā? Nu, bija taču visiem pateikt. Rekvīnēs arī. Es sāku jau otrā stāvā metību. Tu biji uztraukas. Un tad mums vietā atrodē brīvību. Padodiet, ka krās viņas nevar. Jā, nesveiks. Sveiks. Smiļģi iela 5? Nu jā. Nu, tas ir blakus tur, ko Frementāla valdi māja. Tas ir Jansonai, tas veselības centrs uz stūru. Tā ir Sokas un Smiļģi iela stūrs. Nāc čurpinies. Smiļģi iela stūrs. Paldies Dievam, šodien siltāts stāvā. Nu, tirgus, viņš ir tuvu pie Āgenskalna tirgus, viņš taču ir Pārdaugavā pie Uzvaras parka. Šeit ir viesnīca Marīca. Tu esi centrāla tirgu? Nē, nu tev jābrauc ar 4. tramvaju. Es tev pastāstīšu, mums tagad sapulc tikai vienu kolēģi atnāca un ģerbēs, tāpēc mums tāda maz pauze. Tūlītās. Es tev pēc sapulces pastāstīšu sīkāk. Tas ir elementāri. Nu, tas Sokas ielai, kur satiksmes turistam, nu, tu jau viesnīcas turists zini kādreiz. Tagad Marītiņa. Ja tev taču kā Latvijas Energo darbiniekam Rīgā